Valsts prezidents ir lūdzis Saeimai un atbildīgajām iestādēm izvērtēt Centrālās vēlēšanu komisijas un Valsts digitālās attīstības aģentūras darbu saistībā ar kļūmi elektroniskajā balsu skaitīšanas sistēmā, kas paralizēja balsu skaitītāju darbu pirmajās stundās pēc pašvaldību vēlēšanu iecirkļu slēgšanas visā Latvijā. Varam ministre Inga Bērziņa ir vērsusies pēc atbildēm pie digitālās attīstības aģentūras. Mēs šodien gan parunāsim ar tiem cilvēkiem, kas tiešā veidā varbūt klāta nebija šiem visiem notikumiem, bet visnotaļ tomēr stāvēja, kaut vai arī kādu ārtavu tam visam deva. Tas ir šīs sistēmas infrastruktūras nodrošinātājs, Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Ģirds Ozols, kā arī visa šī procesa uzraugs no drošības aspekta CERT.lv vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Uzmanību mūsu sarunai. Šis incidents, kas norisinājās faktiski pagājušās nedēļas nogalē pašvaldību vēlēšanu laikā ar balsu skenēšanu, kā to mēs tagad zinām, sauc. Varbūt pirms mēs ķeramies klāt mazliet papreperēt šo situāciju un kāpēc tā notika un kas un kā, varbūt varat izstāstīt, kā visā šajā vēlēšanu kontekstā jūsu organizācija ir iesaistīta vai tieši kādā veidā jūs blakus stāvat? Ģirds, sāksim ar tevi. Jā, jāsaka, ka mums ir divas pamat lomas, pamat pakalpojumi no mūsu puses vēlēšanām, kuras mēs nodrošinām. Viena no tām ir kiberdrošība, un otra ir izmitināšana, jeb mākoņdatošanas risinājuma pakalpojumi. Jā, tā ir mūsu loma šajā aktivitātē. Jā, Vari? Jā, tad atgādināšu, ka CERT.lv ir Nacionālā kiberdrošības centra sastāvdaļa. Un tad pats nosaukums jau pats par sevi skaidro, ka kiberdrošība ir tā mūsu atbildība. Un attiecīgi tas ir tas, kā mēs iesaistījāmies šo sistēmu testos, ielaušanās testu veikšana, attiecīgi vājo vietu meklēšana, arī no uzbrucēja perspektīvas mēģinājums novērtēt, kā tas sistēmas izskatās, kuras ir tās eksponētās daļas globālam tīmeklim, kuras ir iekšējās, un modelēt šos riskus attiecīgi no kiberdrošības viedokļa, lai viņi neizdotos, ja kāds viņus mēģinātu izmantot vai realizēt. No mūsu puses attiecīgi visi kiberdrošības testi kopdā pieprasīti tika veikti. Daudzus veicām arī atceļot pilnīgi visus citus darbus, lai paspētu laikā, un viss tika nodots attiecīgi tālāk jau, teiksim, kā projektu vadītājiem un sistēmu turētājiem atbildību vai pašiem koordinēt šo vai nodrošināt saziņu ar izstrādātāju, lai kādi trūkumi tik novērsti. Un te ir svarīgi droši vien piebilst, ka kiberdrošība nav viss par IT, ja, un veiktspējas testi nav tas, ko CERT veids. Tāpat arī sistēmas arhitektūra, biznesa modeļi, jeb pašu iekšējo operāciju, jeb starpsistēmu saziņas arhitektūra arī nav tas, ko CERT veids vai pārbauda. Jā. Pagājušajā nedēļā izskanēja tāda ziņa par to, ka ir kaut kādi ārējie tie drošības draudi vai kaut kas ir bijis saistībā ar to. Pēc tam šī ziņa tika atsaukta, bet vai es pareizi sapratu, ka tā ir bijusi tas ir bijis kaut kāds falšais kā saka, gājiens? Tad jāņem vērā, ka pašas vēlēšanas kā tādas ir pietiekami nozīmīgs notikums, un mums blakus ir agresīvs kaimiņš, kas veic vēsturiski pret Latviju tātad ofensīvas kiberoperācijas, jeb uzbrukumus. Un šeit noteikti nostrādāja partneru organizācijās kolēģiem kaut kāds uztraukums, es domāju, un pasteidzās ar kaut kādu secinājumu izdarīšanu. Mēs savus secinājumus cenšamies vienmēr izdarīt faktos un datos balstīt, un tad ātri veicot šo faktu un datu pārbaudu neapstiprinājās, ka tā ir tāda ārēja iejaukšanās, kas varētu ietekmēt vēlēšanu sistēmu darbu. Tad ikdienišs troksnis, kur sistēmas tiek taustītas, jebkuras ikdienā tā tas notiek, bet tas nebija tādā veidā vai mērogā, kas ietekmē darbu.
Vēl viens papildu jautājums tev arī. Jūs esat piedalījušies arī iepriekšējās vēlēšanās. Vai šīs vēlēšanas ar kaut ko īpaši atšķīrās tieši no tāda varbūt ārēja apdraudējuma dēļ vai nē? Teiksim, kiberdrošības apdraudējuma līmenis Latvijā ir augsts kopš 2022. gada. Tas ir faktiski korelē ar to, kad Krievija uzsāka savu karu pret Ukrainu. Tā ir tā atšķirība, bet jāatzīst, ka šajā vēlēšanu procesā nebija vērojami. Mēs pilnīgi katru dienu 24/7 jau no iepriekšējās balsošanas sākuma uzraudzījām sistēmas gan visos vēlēšanu iecirkņos, gan centralizētās, kas tiek uzturētas pašu procesu atbalstam. Netika konstatēts pazīmes par šādu ārēju iejaukšanos. Tas, kas vēl ir savādāk, ir protams, sistēma. Šajā gadījumā uz šīm vēlēšanām sistēma tika izstrādāta no jauna, jeb sistēma kopums, attiecīgi, tas ir savādāk. Būtiski ir projekta vadība visā šajā. Par to mēs arī vēl parunāsim. Ģirte, es pareizi saprotu, jūs arī nekādā veidā nepiedalāties tajā arhitektūrā. Jūs piegādājat tikai, var sakot, to strāvu, jeb to internetu un kā saka, arī nodrošināt kiberaizsardzību. Jā, korrekt būtu teikt, ka mēs piegādājam, nodrošinām infrastruktūru, atbilstoši jau izstrādātāja arhitektūrai un metrikām un rādītājiem, kādas mums pieprasa un lūdz nodrošināt VDA. Attiecīgi mēs to arī darām. Pagājušās nedēļas ietvaros mēs veicām būtisku pilnveidi, kur detalizēti izstāstīt nevarēšu, bet noteikti, ka vērotāji, vēlēšanu dalībnieki to arī pamanīja. Ceturtdienu, piekdienu, sestdienu taisni runājot par pašu iecirkņu, kad iecirkņi ir atvērti un kad nāk vēlētāji un tiek veikt šis vēlēšanu process, tehniski, tehnoloģiski gāja gludi. Tad varbūt var izstāstīt tik, cik tu vari, protams, kas ir tas, kas nogāja greizi, jeb pareizāk sakot, nenostrādāja, un kāds tam ir iemesls? Tu konkrēti vaicā par noslēgumu. Par noslēgumu posmu, kurā ir šī balsu skenēšana. Es teiktu tā, ka tas visdrīzākais mans pieņēmums ir tāds, ka tas ir pārvaldības jautājums, kas attiecās uz resursiem, resursu kapacitāti. Resursu kapacitāte bija pietiekama visu laiku, slēdzot vēlēšanu iecirkņus un pēc tam līdz pat vēlam vakaram, jeb agram rītam, kad tika paziņots par pāriešanu uz manuālu tātad vēlēšanu biļetenu apstrādi. Kapacitātes bija pietiekami, un kā Varis iepriekš jau minēja, tad teiksim, uzbrukumi, apdraudējumi nekādi netika novēroti. Es liecos domāt, ka tas ir pārvaldības jautājums, taisni konkrētās sistēmas darbināšanā procesā. Jautājums šeit jums abiem. Protams, ka tas kaut kādā ziņā nedara godu Latvijas vispār, IT sistēmām. Te droši vien žurnālisti un arī pētnieki un blogeri vilks ārā ziņas par to, kā mums negāja ar e-adresi, un tagad šis gadījums, un te arī sociālajos tīklos cilvēki par to, kā saka, rājās. Ko jūs sakat par tieši šo reputācijas daļu un cik ļoti varbūt tā ir saņēmusi tādu pelnītu, nepelnītu kritiku? Ģirt? Noteikti šeit jāmin, ka pie valstī sabiedrībai nozīmīgiem procesiem, ja mēs runājam par digitālo komponenti, tad tas pats spēcīgākais jēdziens un gan sajūta, gan tīri praktiski, ko jācenšas nepazaudēt, ir uzticamība. Uzticamība, un tas ir gan runājot par tehnoloģijām, gan par komunikāciju, gan arī daudziem citiem aspektiem. Un, pirms krīzes vai šajā gadījumā mēs varam runāt arī par krīzes situāciju, ir ļoti būtiski komunicēt. Un komunicēt ātri. Varētu teikt, ka kļūdas šeit
nevajadzētu būt, ja vien mēs godīgi komunicējam. Un tas ir ļoti būtisks aspekts. Vai nodarīts kaitējums? Jā, nenoliedzami nodarīts kaitējums. Tajā pašā laikā es noteikti aicinātu nevirzīties tajā vektorā, kas ir viss slikti, jo tāpat laikā bez tevis minētajiem negatīviem digitāliem piemēriem mums ir valstī arī ļoti pozitīvi un ilgspēlējuši digitāli piemēri. Jā, protams. Vari, kādas tavas sajūtas par reputāciju? Noteikti, teiksim, valsts tādā digitalizācijas spējā reputācija ir noteikti iedragāta arī ar šo projektu. Vēsturiski ir bijušas aizķeršanās arī ar citiem projektiem, piemēram, to pašu e-veselību, bet, kā jau Girts minēja, ir arī virkni kas ir realizēti ļoti labi. Mūsu visa sabiedrība tos pieņem jau par normu un ikdienā lieto nemaz, teiksim, neaizdomājoties, ka daudzās citās valstīs tā nav. Kaut vai tas pats e-paraksts un daudz citu pakalpojumu, kas mums ikdienā ir pieejami arī valsts dienestā un tā tālāk, bet bez šaubām, tas, teiksim, sabiedrības kopumā neattaisno to, ka ir šāda neizdošanās un vēlēšanas. Vispār ir tāds nozīmīgs process, kurā mēs tomēr daudz ko nosakām, kāda būs mūsu pašvaldību, valsts nākotne, kas tos procesus vadīs, pārstāvēs. Tāpēc arī tā uztvere ir objektīvi jūtīga. Bez šaubām tur arī tiek tērēta nodokļu maksātāja nauda. Man šķiet, ka pamatot ir, kad ir tā prasība, ka jānotiek visam gludi. Tā pašā laikā arī jāskatās, ka nevienmēr viss ir perfekti, un rietumu kultūrā vispār ir tas redzējums, kad izdošanās notiek caur neizdošanos. Un, ja mēs skatāmies to pašu lielo kompāniju, teiksim, failers, tādu nav mazums, šis ir viens no mūsējiem, un no tā vajadzētu mācīties, izdarīt secinājumus, tos neatkārtot un mācīties. Labāk jau mācīties no svešām kļūdām, bet šajā gadījumā būs no savām jāmācās. Tad cerams, ka tas tiks izdarīts. Jā, Girtam jautājums par šo projektu vadību, ko tu arī pieminēji. Mēs esam arī vēsturiski varbūt netik ļoti nozīmīgos pasākumos kā vēlēšanas, varbūt, bet, piemēram, dziesmu svētku, tur biļešu rindas un vēl kas ir bijuši, kur tieši šī arhitektūra ir bijusi par vainu, šī kaut kāda nespēja administrēt noteiktu daudzumu, pieprasījumu un tā tālāk. Vai kā ir tad, mēs nemācāmies no tām kļūdām, to tā kā iepriekš nevar paredzēt vai var paredzēt, bet ir kaut kāda atkal komunikācijas tur kļūdas vai kas tam līdzīgs. Kur ir tas pudeles šaurais kakls tavā ieskatā? Vēlmē domāt, uzņemties atbildību. Es varu piekrist, ka pirmajā reizē, varbūt pat otrajā, ir iespējams kaut ko neizrēķināt, bet, ja mēs runājam jau par trešo un vairāk reizēm, tad, protams, ir situācijas, ka tie pudeles kakli nav atrisināmi īsā laikā, jo ir vajadzīga kāda noteikta infrastruktūra, kas ir jāizveido, kas ir laiks. Bet tas, ka mūsdienās varētu neatrisināt rindošanu, sauksim viņu tā, parasti viņu tā sauc, rindošanu, un mēs nerunājām par 10 miljoniem pasažieru, klientu vai pacientu vai pircēju, tad neizdarība, neko citu grūti teikt. Jā. Vari to arī iepriekšējās sarunās es minēju par to, ka pasaulē ir precedenti par miljardiem tādu apstrādu, teiksim, kas ir pieprasījuma apstrādāšana un tā tālāk, vai ne? Tā kā nevajadzētu būt problēmai. Mūsdienu pakalpojumi, IT pakalpojumi nodrošina ļoti labu mērogojamību. Jāatzīst, tas nav tikai par dzelžiem stāsts, bet arī par pašu sistēmu darbību, to arhitektūras plānošanu, vienlaicīgo pieprasījumu un konekciju apstrādi. Tas viss ir darāms, ja mēs redzam, kā strādā lielie sociālie tīkli, kur tiešām miljardiem lietotāji tiek apkalpoti. Tā
Tā kā šeit arī tās iespējas ir, un mēs nerunājām par tādiem skaitļiem. Tā kā es atkārtošos, tā projekta vadība tiešām ir kritiski svarīga šādos projektos, un te ir, protams, skaidrs, ka nevar noteikti sagaidīt pilnu šo kompetenci spektru no vienas aģentūras, bet tas ir tas menedžers. Ja? Tad iesaistītās šīs atbildīgās iestādes ir projektu vadītāji, kuriem ir šī te puzle jāsaliek kopā, jānovērtē, vai tā ir atbilstoša prasībām, izvirzītajām prasībām, un tad jau vajadzētu būt visam kārtībā. Jā. Cerēsim, ka nākotnē atbildīgās amatpersonas būs skatījušās pareizajā virzienā, izdarījušas secinājumus un arī, šīs kļūdas labos, jo mums priekšā ir Saeimas vēlēšanas. Negribētos īsti vēlreiz piedzīvot šādu fēleri, jo tad gan. Par vēlēšanām runājot, man tiešām jāsaka, ka svarīgi ir apzināties, ka Latvijā nav digitālas vēlēšanas. Protams, šis, kas ir noticis, ir liels nesmukums, bet tas nav ietekmējis vēlēšanu drošību, uzticamību. Mēs joprojām varam pat šīm IKT sistēmām izgāžoties, jeb nestrādājot, kā mēs gribētu, joprojām varam nodrošināt uzticamas vēlēšanas, kuras notiek, varbūt nedaudz lēnāk, balsis saskaita lēnāk, priekšvēlēšanu rezultāti ir, ilgāk jāgaida, bet viņas ir notikušas un leģitīmi. Tad mēs varam aptaustīt un saskaitīt šīs nodotās balstis un plusiņus. Tas ir svarīgi mūsdienu ģeopolitiskos apstākļos. Jā. Tātad demokrātija ir manifestējusies, nav gluži tā, ka kaut kas sistēmā ir vainīgs. Tieši tā. Un to ir ļoti svarīgi arī piebilst. Vari, liels paldies, ka veltījāt laiku Mediānai, un cerēsim, ka nākotnē mums visiem kopā izdosies viss daudz labāk. Paldies! Paldies!